Savulaik izteikti autoentuziasti iecienīts zīmols Cupra šobrīd ir kļuvis par plašu patēriņu ļoti mīlētu automobīlu. Un lielākoties tas ir pateicoties tieši šim Cupra Formentor modelim. Esam ieradušies Spānijā, lai iepazītos ar tā atjaunināto versiju. Reizē ar crossover Formentor apjomīgus uzlabošanas darbus piedzīvojas arī universālis Leon Sportstourer. Spilgtākā facelifta pazīme ir jaunie priekšējie lukturi ar 3 stūra formas elementiem. Mans lietuviešu kolēģis teica, ka šis automobīls no priekšdaļas ļoti izskatoties pēc jaunā Ford Focus. Daļai viņam nevar nepiekrist. Man savukārt vairāk gribētos, lai priekšējās dekoratīvās restes pinums varētu būt tāds blīvāks, un mēs no attāluma neredzētu visu, kas atrodas tieši aiz dekoratīvās restes. Aiz šīs restes atrodas vai nu 1,5 litru 150 dzirkspēku dzinējs vai VZ modeļiem paaugstinātas jaudas 2 litru turbo ar jau 333 dzirkspēkiem. Tikpat cik jaunākajam Audi S3 un ierobežotā izlaiduma Golf R333. Tomēr, manuprāt, interesantākais jaunums ir plug-in versija, vai patiesībā 2 versijas, kas ar elektrību spējas nobraukt vairāk nekā 100 km. Par šo varētu būt lielāka interese tiem, kam ir iespēja lādēt automašīnu mājās, jo tagad ar lādējumo hibrīdu var nobraukt līdz 120 km ar elektrību vien. Baterijas kapacitāte, salīdzinot ar iepriekšējo modeli, ir gandrīz divkāršojusies. Uzlādes ātrums arī ir lielāks, un pirmo reizi ir iespēja izmantot arī ātru uzlādi. Jaudīgākā Formentor spraudņa tipa hibrīda jauda ir 272 zirgspēki. Neatkarīgi no dzinēja veida pilnveidot arī Formentor kabīne. Pirmām kārtām jau lielāks multimēdija centra ekrāns. Tāpat tās arī materiāli, kas tagad daudzās vietās uz tausti, ir patīkamāki un, es teiktu, tādi jau premium sajūtas. Tomēr, manuprāt, pats labākais sīkums, ko tagad Cupra ir izlabojusi, turpmāk klimata un arī skaļuma regulēšanas šie slaideri tumšā diennakts laikā beidzot būs izgaismoti. Paralēli ļoti daudziem atjauninājumiem un lietām, kas tagad jaunajā Cupra Formentor un arī Leon parādīsies, manuprāt, interesantākais jaunums vai revolūcija ir tā, ka melomāniem būs pavisam jauna audio sistēma. Proti, Audio Beats sistēmas vietā Cupra ir noslēgusi vienošanos ar Sennheiser, kas turpmāk piegādās labu audio sistēmu gan Leon, gan Formentor vajadzībām. Jaunie modeļi mani patiesi sajūsmina. Abiem modeļiem veikti ievērojami uzlabojumi. Tā nav tikai āriene, tas ir daudz kas vairāk, tik līdz iedziļināties produktā. Izklaides sistēma ir pilnībā jauna, un tā ir tik ļoti labāka par iepriekšējo. Automašīna ir daudz klusāka, skaņas izolācija ir labāka, šasi ir uzlabota un dzinēja pilnveidojumi arī nāk tieši laikā. Jaunie Cupra Formentor un Leon Sportstourer jau ieradušies Latvijā. Interesanti tos var aplūkot Cupra dealer Auto Brava autosalonā. Tas ir dizains, jo pirmo reizi mēs ieraugam mašīnu, un tad jau mēs tikai iesēžamies, apčamdam, paskatāmies, izbraucam. Tehniskie risinājumi noteikti tas būtu viens pēc versijai jaunais ATSI dzinējs, kas ir jūtami ekonomiskāks, un, ja mēs skatāmies jaudīgo versiju, tie ir pirmkārt 333 zirgi un jaunā pilnpiedziņas sistēma, kas ir pēc būtības tā pati, kas bija VZ5 versijā. Tas nozīmē, ka jaunajam VZ būs pieejams arī īpašais braukšanas režīms drifts, kur lauvas tiesa griezes tiek pievadīta aizmugurējiem riteņiem. Es paredzu, ka daudzi Cupra cilts biedri vēlēsies iemainīt savu auto pret jaunāku versiju, jo uzlabojumi šeit runā paši par sevi. Saskaņā ar Autobravas datiem aptuveni 60% pārdoto Cupra Formentor ir vienkāršāki priekšpiedziņas modeļi. 60% ir 1.5 versijas un 40% ir VZ versijas. Mūsu platuma grādiem pilsētas braukšanai 90% 150 zirgi 1.5 versijai pilnībā pietiekami. Es tomēr sagaidu, ka lielais dzinējs būs īstais dižpārdoklis. 333 zirgspēki, visu riteņu piedziņa un brīnišķīgs izskats par netik lielu naudu.
Domāju, ka tā daudziem būs lieliska kombinācija.